Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps pagaidām neizskata iespēju piegādāt Ukrainai tālas darbības rādijusas pārnotās raķetes Tomahawk. Toties Lielbritānija esot piešķīrusi Ukrainai papildu raķetes Storm Shadow, lai ukraiņu karavīri varētu turpināt veikt triecienus Krievijas teritorijā, tā vismaz vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz avotiem. Pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem kopumā izkrāpti vairāk nekā 622 000 eiro. Šādu informāciju apkopojusi valsts policija. No 27. oktobra līdz 2. novembrim valsts policijā reģistrēti 229 krāpšanas gadījumi. No tiem 76 iedzīvotāji zaudēja naudu, bet 153 gadījumos krāpnieku mēģinājumi beidzās bez finansiāliem zaudējumiem. Visvairāk naudas izkrāpj viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, valsts policijas, mobilo operatoru, valsts ieņēmumu dienesta vai kredītiestāžu darbiniekiem. Pagājušajā piektdienā robežsargi Augšdaugavas novadā aizturēja Latvijas nepilsoni par 13 nelegālo migrantu pārvadāšanu. Veicot operatīvos pasākumus, robežsargi Taboris pagastā apturēja kādu Volkswagen Multivan mikroautobusu ar piekabi, kurā tad arī konstatēja 13 aziātiski izskata cilvēkus bez uzturēšanās atļaujām. Valsts robežsardze pēdējās 3 dienās novērsusi 61 mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Rēzeknes novada Silmalas pagasta Sprindas ciemā suņus varētu būt saplosījuši vilki, nevis iedzīvotāju vainotie lāči. Šādu ainu atklāja veikto analīžu rezultāti. Dabas aizsardzības pārvaldei Sprindas ciema iedzīvotāji pirms pāris nedēļām ziņoja par plēsēju postījumiem, kas saplosījuši suņus vietējo māju pagalmos. Gremošanas slimību biedrība sadarbībā ar SIA centrālā laboratorija trešdien, 12. novembrī, organizē sociālu kampaņu Atklāj, rīkojies. Tajā iedzīvotāji bez maksas visās centrālās laboratorijas filiālēs varēs veikt C hepatīta antivielu testu un feritīna analīzi. Saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra datiem Latvijā ir 2. augstākais C hepatīta saslimstības rādītājs Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu vidū. 7. novembrī Daugavpilī notiks pirmais startup festivāls. Tas pulcēs jaunu uzņēmumu pārstāvjus no Latgales un visas Latvijas. Tuvāk par šo tēmu stāsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras investīciju piesaistes un uzņēmumu attīstības departamenta uzņēmuma attīstības nodaļas Latgales reģiona vadītājs Andrejs Zelčs un vecākā jaunu uzņēmumu investīciju projektu vadītāja Santa Dzalbe Sologuba. Aicinām šo piekdienu, 7. novembrī laika posmā no 9:30 līdz 16:30 Daugavpils Universitātē Parāds ielā 1A uz Startup festivālu, kurā ies runa par inovācijām, investīcijām un tehnoloģijām. Runāsim par biznesu, tā atbalsta iespējām, piedalīsies iedvesmojoši runātāji, notiks lekcijas, paneļdiskusijas, kā arī uzņēmēji ideju prezentācijas un veiksmes stāsti. Dalīsimies pieredzē, veidosim sadarbību un stiprināsim uzņēmējdarbības vidi, veicinot jaunu uzņēmumu ekosistēmas un inovāciju attīstību Latgalē. Jebkurš interesants pasākumam var reģistrēties portālā biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Latvijas jaunu uzņēmumu ekosistēma ir salīdzinoši jauna, bet ļoti strauji augoša. Tajā darbojas vairāk nekā 520 jaunu uzņēmumi, kas koncentrējas tādās jomās kā finanšu tehnoloģijas, mākslīgais intelekts un biotehnoloģijas. Kopējais Latvijas jaunu uzņēmumu apgrozījums šajā gadā ir gandrīz 600 miljoni, un gads vēl nav noslēdzies. Latvijas jaunu uzņēmumos strādā vairāk nekā 4000 augsti kvalificētu darbinieku. Vēl jāpiemina fakts, ka šogad Latvijas jaunu uzņēmumu investīcijās ir piesaistījuši nedaudz vairāk par 70 miljoniem eiro. Tieši jaunu uzņēmumu dod atspērienu inovācijām un ekonomiskai izaugsmē reģionā. Un Startup festivāls Daugavpilī ir pirmais pasākums reģionā, kuru viss būs par un ap jaunu uzņēmumiem. Atnāc un uzzini, kā izveidot miljoniem vērtīgu uzņēmumu. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām satura atbild SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.